Kā nolasīt ātruma grafikus? Ceļu var noteikt ātruma grafikam, sareizinot y asi ar x asi, kas tas pats, kas v reiz t, un mēs iegūsim laukumu zem šī grafika, un tas ir ceļš. Kad ātruma grafiks ir taisna līnija, tas nozīmē, ka nav pātrinājums, vai ātrums ir konstants. Ja ātruma grafiks ir slīpa līnija, kas iet uz augšu, tad ātrums ir pātrināts pozitīvi. Ja ātruma grafiks ir slīpni, kas iet uz leju, tad ātrums ir palielināts, viņš lēnām samazina ātrumu. Ja slīpni iet uz leju, viņam ātrums samazinās, viņš ir negatīvi pātrināts. Vienā momentā viņš apstāsies, ātrums būs 0, un tad viņam būs pātrinājums uz pretējo pusi. Pātrinājumu grafiks bieži neapskata, bet konstantam pātrinājumam būs taisna līnija, un pātrinātam pātrinājumam būs slīplīnija. Kas ir pārvietojums? Iedomājies, mums ir ceļš, mēs ejam slīpi, leja augšā, un tā pārvietojums ir no punkta A līdz punktam B taisna līnija. Ķermeņa sākuma koordināti minus beigu koordināti ir pārvietojums, un šo formulu atrast formulu lapā.